Sveiki, draugi! Šodien ir sestdiena. Mēs esam atbraukuši uz speciālu VIP tūri uz mūsu grauzdētavu. Parādīt, kā notiek kafijas grauzdēšana. Iesim iekšā un aplūkosim šos te procesus. Es nezinu, vai jūs mani dzirdēsiet, bet šobrīd strādā kafijas grauzdēšanas ierīce un notiek pupiņu atdzesēšanas process. Līdz ar to šīs te pupiņas pēc tam nonāks attīrītājā. Jūs to nezinu, bet tādas process notiek katru dienu. Process ir beidzies. Kafija ir izgājusi arī attīrīšanas procesu. Tāpēc vērsim vaļā un apskatīsimies, kas ir mums sanācis. Mēs esam nonākuši mūsu nelielajā noliktavā, kurā mēs uzglabājam kafijas pupiņas, pirms tās nonāk mūsu grauzdētavā. Šeit mēs esam atnākuši nedaudz atpūsties, dēļ tā, ka kafijas grauzdēšanas procesā rodas ļoti liels karstums un mēs esam vēl nosvīduši. Tāpēc parādīšu jums nedaudz zaļās Nikaragva kafijas pupiņas, kā tās izskatās pirms tās nonāk veikala plauktā. Šeit apmēram ir kādas 30 dažādi šķirnes, doto brīdi lielāko daļu mēs no viņām grauzdējam katru dienu. Tagad, kad jūs esat redzējuši arī zaļas pupiņas, iesim atpakaļ un mēs parādīsim, kā mēs pakojam tās mūsu iepakojumos, pirms tās nonāk mūsu plauktos. Tātad šādi notiek pakošana. Tas ir pēdējais process, pirms šī kafija nonāk plauktos. Mēs to rūpīgi iepakojam. Tālāk šis produkts nokļūst kastēs un veikala plauktos. Tiekamies veikalā.